Es dabūju riņķis, un es esmu pārsteigts, cik es trausmīgi varu jebko izdarīt. Tā kā es varu 15 tipus tādus solidi uztaisīt uz parastām paralelitēm. Un šeit, karoči, tu redzēsi. Bet principā par tiem riņķiem es domāju jau tagad es sāku pirms 2-3 gadiem, principā. Tajā vasarā, kad es sāku ar visiem kalisteniks un davai riņķis, bet tagad, kad es viņu nopirku, es pamēģinu nostāvēt un drausmīgi. Tāda sajūta, ka es tikko sācis vispār kačāties, jā. Man ir dīvaini sajūta, tāpēc, ka es domāju, ka varētu būt, ka es varētu kaut ko normāli izdarīt. Bet nē. Un tieši tāpat ir arī pulapiem. Es uzlieku tādā augstumā, kad viņi varētu pull-ups taisīt, jā. Un tagad es pamēģinu. Un principā labi. Ir ok, bet still es jūtos resns. It kā jau es esmu paēdis, jā. Bet es nezinu, vai šis kadrā ir. Bet ja es pamēģinu pull-ups taisīt parasti, šis ir pavisam vieglāk. Salīdzinot ar to. Es nezinu, kas tur par problēmu, bet tā īsti nav problēma. Tas nozīmē, ka man ir lielāka vieta, uz kurien augt. Kas nozīmē, ka more gains, zin kā. Es taisīšu tādas sērijas, kur es vlogoju ar riņķiem vai vienkārši pieminēšu viņus tīri bieži, tāpēc, ka es teicu, sākšu trenēties ar viņiem. Gan jau, ka būs jāuztais kaut kāds riņķu treniņu plāns, tāpēc, ka es sākšu tālmācībā mācīties. Un tad es tāpēc arī nopirku. Pamatiemesls, kāpēc man bija liels spiediens nopirkt riņķus. Tāpēc, ka man jau mājās nav ar džims, un tuvākais džims ir ridīgi tālu īstumā. Tā kā es, kā tu redzi, dzīvoju random mežā. Un tagad būs kaut kādi meža vlogi, zin kā. Laikam šis ir pirmais, es tā teikt. Mēģinām vēl vienreiz. Un arī šodien uztaisam base testu, ja? Lai es saprastu, cik es daudz varu katru uztaisīt. Tātad dipos ir 3, pull-upos ir absurdi 4, tādi normāli. Tā kā redzēs, kāds ir improvements pēc tam. Vai es te varu uztaisīt tos cheat rapus, ko es taisu beigās. Stimulā. Var. Bet tādi tizlāki viņi te ir. Bet tā sajūta, ka tie riņķi ir uzlikt stabā, vienkārši, tāds ir kā kaut kāds Adonis vienkārši kačāsies vienkārši random pie koka. Šī būs tāda interesanta dzīves daļa manā dzīvē. Skriešana, trenēšanās priekš maratona un trenēšanās ar riņķiem. Interesanti, ka tu nevari uz stieņiem vienkārši turēties un pušot un vienkārši puštrūīt, zin kā, tā kā es daru parasti. Bet šeit vienkārši tu paliec un viss nevar pacelt. Karoči, tikai, lai ir ar ko salīdzināt, es tikko uztaisīju tos 3 sets ar pull-upiem līdz failieram. Cik es varu uztaisīt parastos? 10. Tīri easy. Un tad vēl vien tāda slow. Redz, tev ir tā izspiest cauri. Var palikt. Un vēl piškiņi. Tā ar riņķiem nevar izdarīt. Nu, es nevaru sajust to sajūtu. Tīri dievaini. Tā kā 12 pull-upi un tikai 3-4 ar šitiem. Un tad tie bija 12 pēc 3 setiem ar šito. Teiku, Miķis ir pie griestiem. Karoči, tur ir tās skrūves, kuras pietur griestus, jā? Tā arī. Es atķeksēju tās, testējot ar Miķīti, tāpēc, ka tur ir magnēts aizturens. Un tagad es gribu šito ieskrūvēt, lai es varu tos riņķus pieskrūvēt pie sienas. Nu, pie griestiem, bro. Būtu ridīgi nice, ja es vienkārši varētu mājās iekšā
tagad ir ritīgi augsts vai negribās kaut ko, zin kā, ja tu atvieglo šo visu procesu, tad ir vieglāk viņu uzturēt konsekventi, kas ir vajadzīgs, lai muskuļus būvētu. Un tagad es mēģinu šito sačinīt. Es nezinu, cik iespējams. Es negribu vienkārši činīt tur coķi un tur varbūt nekā nav un es nevaru aizskrūvēt viņu līdz galam. Nav, man liekas, labi ideja. Bet, es ziņošu par progresu. Tātad, ko es izdomāju ar šitiem riņķiem un tiem griestiem? Principā, tajā vietā, kur ir tie skočiņi, tur ir tās skrūves, tur es čekoju ar tiem magnētiņiem, bet nevar tur skrūvēt iekšā. Tāpēc, kad tur ir tikai tie metāli, kas tur es nezinu, kas tas pa pārklājumu, jā. Tur arī tādi ir, es atceros, ka es tur taisīju visu. Un tur, lai dabūtu pie tā, kas tur tā kā to nesošo griestu, nezinu, kas tāds ir kaut baļķi, ja? Lai tikt pie tā, tas ir kaut kādi šitādi centimetri 20, ja? Un tad tur ir kaut kādas smiltis, kas siltinājums, un tur ir kaut kāda parasta dēļa arī, uz kuriem var ieurpties un likties, ir, ja? Bet beigās nav, un tu vienkārši izmauci visus griestus ārā. Bet ir vēl iespēja tā kā no augšas urbt caurumu, lai tiešām tā kā zinātu, ka tu esi iekšā tur, un tad ķipā ar tādu vītņu stieni maukt un tur pieskrūvēt. Kaut kad, es domāju, varētu šito izdarīt. Bet pagaidām neizskatās cerīgi, būs jāiet vienkārši ārā trenēties. Tad cits vietas nav? Dublīši. Dai maksot, cik tu var daudz? 1. 4. Bro, tas improvements no vakardienas vienkārši crazy. Bet tas ir viss pēc šī video. Ja tu vēlējies, lai es tev palīdzu ar visu šo trenēšanos, muskuļu būvēšanu, pačuko pirmalnieku apakstā, ja tu vēlējies pievienoties Latvijas izredzes ciltī, tas ir 2. 3. klinikas apakstā, tur ir katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas videozonu, un tur ir treniņu programma, tā kā iečuko links, bet tas ir viss pēc šī video. Tiekamies rīt. Rītdien abas video, tā kā noteikti nospēc sarkano podziņu, to un es videos nospētīšu gaisā, aizsūt savam draugam, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.